ķeramies klāt lieliem eksperimentam. Jā, mums ir padomā vēl viens ļoti interesants un pamācošs stāsts. Kuģiem, līdzīgi kā automašīnām, ir nepieciešams gan remonts, gan tehniskā apkope. Kuģi ir ārkārtīgi smagi, un vienalga, vai tas ir neticami liels vai pavisam mazs kuģītis, ar ceļamkrāniem tos izcelt no ūdens nav iespējams. Tāpēc kuģus remontē iespaidīga izmēra darbnīcās, ko sauc par dokiem. Lai peldlīdzekļus izceltu no ūdens un meistari tos varētu saremontēt, dokos tiek nogremdēta grīda. Kuģis uzpeld uz platformas, un doki ar visu kuģi tiek izcelti virs ūdens. Tā kā kuģi ir ļoti smagi, šis process ilgst vairākas stundas. Piemēram, viens šāds kuģis sver apmēram 30,000 tonu, un tas ir apmēram tikpat daudz, cik sver 750 tramvaji. Kuģu remonts ilgst gandrīz mēnesi, un katru šādu kuģi remontē apmēram 150 meistari. No šāda skatpunkta peldošo milzi ikdienā nav iespējams apskatīt, jo kuģojot pa jūrām un okeāniem, tam ir 13 metru iegrime. Tātad tas atrodas ūdenī apmēram līdz vietai, kur sākas melnā krāsa. Pateicoties dokiem, meistari var droši un ērti piekļūt pat dzenskrūvei, kas atrodas kuģa pašā apakšā. Saremontētos un uzpostos kuģus atkal ielaiž ūdenī, kur tie gaida savus kapteiņus un kuģa apkalpi, lai atkal dotos tālos un drošos ceļojumos uz dažādām pasaules ostām.